Viens no trakākajiem dzīvniekiem, kādi jebkad bijuši. 2 par 1 cenu. Paskaties uz šo mazo puisi. Tas izskatās pēc citplanētieša. Ko? Visu nakti! Nu lūdzu! Visu nakti! Ieliec to šeit! 2-1! Nē! Mēs tikko esam nolaidušies šajā trakajā tropu salā, puiši, un nākamajās pāris dienās mēs paši ķersim savu ēdienu un izpētīsim dažas trakas salas. Uzbrukuma plāns ir noķert visu, ko vien varam atrast, un izmantot pārpalikumus, lai pievilinātu briesmoni. Man nav ne jausmas, ar kādiem dzīvniekiem mēs saskarsimies. Bet šis būs viens traks piedzīvojums, un es nevaru sagaidīt ņemt jūs visus līdzi. Aiziet, mazais! Woo! Šajos ūdeņos dzīvo kaut kas lielāks. Nedaudz tālāk, tajā virzienā. Un es domāju, ka līdz izaicinājuma beigām mēs cerams to varēsim noķert, puiši, nākamo pāris dienu laikā. Viss, ko mēs izmantosim, ir mūsu kamera aprīkojums šeit, mačete un arī mūsu firmas Quick Revive. Jūs zinat, es šo lietošu tikai tad, kad šajā izaicinājumā būšu pilnīgā bedrē. Cerams, ka tagad dosimies pēc īsta zvēra. Šis būs ierocis, ko šodien izmantosim medībām. Lielais vecais harpūnas ierocis. Mēs dosimies pēc lieliem dzīvniekiem, kas šodien man nodrošinās pārtiku, un cerams arī kādus pārpalikumus, ar kuriem nākamajās dienās varēsim izvilināt briesmoni. Tātad, saliksim visus kopā, sāksim izpētīt šo salu, paskatīsimies, vai kaut kas nav izskalots krastā, un tad no turienes kāpsim laivā un sāksim izpēti. Šīs būs trakas pāris dienas ar īstu izaicinājumu, un ceru, ka nepalikšu izsalcis, un varbūt mums izdosies noķert īstu briesmoni. Šodienas galvenā doma, puiši, ir tāda, kā barības ķēdes izaicinājums. Es gribu redzēt, vai varam iegūt pirmo jūras velšu veidu, kas mums dos pārtiku, un tad cerams turpināt šo ķēdi. Mēs varam izmantot tos atgriezums vai tās daļas, kas mums nav vajadzīgas, lai noķertu vēl vairāk zivju. Jūs varat redzēt, šeit patiesībā ir kāda dzīvnieka pēdas. Patiesībā šeit naktīs iznāk vesela kaudze jūras čūsku, un tās dēj olas gar šo pludmali. Cerēsim, ka mēs ar kādu no tām nesaskarsimies. Tās ir ļoti nāvējošas, bet parasti pret mani tās ir diezgan draudzīgas. Tās atpazīst, ka esmu īsts austrālietis un domā, nē, ar šo čāli es negribu ķēpāties. Šeit ir tik daudz sanestu koku un visādu lietu, tas ir neprāts. Šeit uz salas noteikti netrūks malkas, tas ir skaidrs. Paskatieties šeit! Jūs redzat, ka šī patiesībā ir bruņurupuču līgzda. Zem tās būs visas bruņurupuču olas. Šie puiši precīzi zina, kur viņi ir dzimuši un atgriežās tieši tajā pašā vietā. Mēs pārliecināsimies, ka paliekam tālāk no šīs vietas, cienīsim dabu un turpināsim virzīties gar krastu. Paskatieties šeit, puiši! Šīs patiesībā ir kaut kāda putna olas. Wow, man nav ne jausmas, vai putni šīs olas ir pametuši, vai kas šobrīd notiek. Mēs atstāsim šīs olas, turpināsim izpēti, mēs tās neņemsim, lai gan bēkons ar olām rīt no rīta būtu vienkārši lieliski. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo lietu, puiši! Tas ir vienkārši traki! Kas pie velna, paskatieties uz tās sasodīto galvu! Šī lieta drausmīgi smird, man liekas, ka tūlīt uzvemšu. Es aizturēšu elpu un parādīšu jums šo lietu tuvāk. Visur ir kāpuri. Šis ir milzīgs popera pūšļzivs eksemplārs. Šim noteikti jābūt vienam no trakākajiem dzīvniekiem, ko jebkad esmu redzējis. Šai lietai, puiši, ķermenī ir uzkrāti toksīni, un tajā ir pietiekami daudz toksīna, lai nogalinātu 30 pieaugušus cilvēkus. Un teikšu godīgi, šī lieta šausmīgi smird. Paskatieties uz tās seju, uz tiem zobiem cilvēki. Tie ir vienkārši traki. To ir apēdušas kāpuri, vientuļnie krabji un viss, kas ir uz šīs salas. Un tas smird. Mēs atstāsim šo aiz muguras, turpināsim izpētīt. Ejam tālāk. Es beidzot varu atkal elpot. Tā lieta smirdēja tik drausmīgi, bet tas ir foršs atradums uz salas. Nezinu, kāpēc, bet es vienmēr atrodu cilvēku urīnu pudelē, un tas vēl ir silts. Labi, tas nav pieņemami, mums tas nav vajadzīgs. Labi, paskatieties uz šo kapsētu te. Vesels lērums ar lietām, paskatieties cilvēki, tas ir traki, kas? Tas ir pilnīgi neprātīgi. Jūs redzat to? Tas ir kāds sprungulis, bet aizmugurē tam ir piestiprināts metāls.
Es domāju, ka mēs to patiešām varam izmantot iespējams nākamajās pāris dienās. No tā varētu izveidot kādu ieroci. Tas noteikti noderēs. Labi, turpinām tālāk. Es tikko pamanīju kaut ko zem šī. Paskaties uz to! Paskaties uz to sasodīto knābi! Viņš būtu bijis īsts ierocis, medījot pa visām apkārtējām salām. Cerams, ka mēs nebeigsim kā šis čalis. Mums vajag nosaukt šo mirušo putnu, kā mēs viņu sauksim. Ierakstiet savus variantus komentāros. Viņš vairs nav dzīvs, bet mēs joprojām varam viņu nosaukt. Labi, noliksim viņu tepat, turpināsim tālāk. Dūs mierā paradīzē, brāli! Nē, tas tiešām ir traki. Tā ir lielākā kaumāra kaula plāksne, ko jebkad esmu atradzis savā dzīvē. Tas ir viņu mugurkauls. Paskaties uz to! Tas ir tik liels kā mana galva, brāli, tas ir neprātīgi! Kā ar tām Yeezy kurpēm uz tā? Ko? Tu joko? Viegli? Aiz manis nav pārāk daudz puiši. Es domāju, ka mums vajadzētu pagriezties un sākt doties atpakaļ gar krastu. Mēs esam atraduši dažas tiešām foršas lietas, ieskaitot to šķēpu, ko iespējams varēsim izmantot rīt, un veselu kaudzi beigtu dzīvnieku puiši. Es patiesi esmu ļoti uzlādēts šim izaicinājumam, jo vēlos redzēt, vai varēšu iegūt kādus tiešām atšķirīgus dzīvniekus. Es gribu doties pēc lietām, kuras parasti nemērķētu nākamo pāris dienu laikā. Bet vispirms mums būs traka gatavošana, cerams nedaudz vēlāk, ja varēsim atrast ēdienu. Tāds ir uzbrukuma plāns. Mums tepat ir lielais vecais lielgabals. Mēs sāksim izpētīt ar vietējo laivu. Turam īkšķus, ka varēsim kaut ko noķert, un tas būs mūsu ēdiens šodienai. Un tad, ko mēs darīsim, mēs izmantosim šīs atliekas, lai cerams nākamo pāris dienu laikā pievilinātu kādus briesmoņus. Bet nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Šodien mums jānoķer kāds ēdiens. Tā ir traka piedzīvojums. Jūs varat redzēt savu aiz manis. Mēs tikko esam izbraukuši. Ir ļoti svarīgi, lai mēs dabūtu ēdienu. Ja mēs šodien nevarēsim noķert ēdienu, puiši, viss būs sabojāts. Ielaižamies ūdenī ar lielgabalu, paskatīsimies, ko varam atrast. Aiziet! Paskatieties, puiši! Kāda mācība! Kāds pistole bērīt! Ejam prom no šejienes!
Tas noteikti ir viens no trakākajiem brīžiem manā dzīvē. Jūs taču to redzējāt 2-1! Blakus bojājam bērīt. Labi, liksim šos laivā. Mums ir dažas zivis, bet ar to viss nebeidzas. Mēs tās tīrīsim, ēdīsim un cerams izmantosim, lai tuvāko dienu laikā noķert kādus monstrus. Šī te ir imperatora zivs. Paskatieties, cik traka tai mute. Iekšpusē tā ir spilgti sarkana. Tām ir biezas zvīņas ārpusē un ļoti asi spuras tieši šeit. Un šīs patiesībā medīs smiltīs. Jūs varat redzēt, ka to mute ir diezgan gara. Tās barojās virzot muti uz leju šādi, smiltīs. Tās savāc krabjus, garneles, visu tādu veidu barību. Un tad mums izdevās pats trakākais nejaušais šāviens jebkad. Jūs to redzējāt? Mums bija šie trevaļi, kas pienāca klāt, un es gaidīju, līdz viņi nonāks tieši šajā pozīcijā. Viņi palēnināja gaitu, un tad bums! Mēs dabujām 2 ar 1 šāvienu. Pilnīgi neprātīgi! Šie zeltainie plankumainie trevaļi, pilnīgi lieliski kā sašimi un arī cepti uz uguns. Tas būs neticami garšīgi. Tātad mēs notīrīsim vienu no trevaļiem. Un mums šajā salā būs arī imperators. Bet trevaļi pagaidām paturēsim vēlākam. Pārsteigsim kapteini. Un mēs viņam to dosim, kad vēlāk izkāpsim no laivas, paņemsim mūsu zivi līdzi. Aiziet! Dodamies krūmos! Savāksim skaliņus! Skaties šos! Ideāli! Nē, mēs tikko pazaudējām tos skaliņus, jūs redzējāt to? Es tos vienkārši aizpūtu. Nolādēts. Labi, mums būs jāsavāc vēl. Mēs tikko uzbūvējām pašas iespaidīgākās ugunskura vietas. Tagad mēs to aizdedzināsim un liksim virsū šo mazo mauku. Tad, ko mēs darīsim? Mēs patiešām nofilējēsim šo zivi, nogriezīsim gabalu gaļas un tad izmantosim tās skeletu, lai cerams nākamo pāris dienu laikā pievilinātu kādus briesmoņus. Labi, aizdedzināsim šo lietu, ak, mans dievs. Nepaiet ilgs laiks, līdz tas sāk degt. Labi, rekā tas notiek. Turpat uz uguns ir liela zivs. Šādu mirkļu dēļ ir vērts dzīvot. Bet mums tepat ir mūsu skaistā zivs. Tā burtiski spīd. Mēs patiesībā izmantosim šīs zivs atliekas, lai nākamajās pāris dienās noķertu briesmoni. Tātad mēs tagad filējēsim šo zivi. Neesmu to darījis kādu laiku. Tātad es jums parādīšu, kā man patīk filējēt zivis. Protams, katram ir sava tehnika, Bet man šis ir labākais veids, kā to darīt. Un es vienkārši sākumā iezīmēšu zivi. Tātad es sākušu tieši šeit, zem tās spuras. Iešu apkārt un uz augšu, virzienā uz galvu, un tad es apstāšos. Tad iešu lejā līdz astei. Tagad trevelijām ir sirpveida spuras, tāpēc es iešu šeit. Un tad, ko es darīšu no augšas, vienkārši iezīmēšu. Es negriežu dziļi, tikai ievietoju nazi. Un kamēr es to daru, es vienkārši griežu prom no zivs. Gaļa uz šīs zivs burtiski vēl kustās. Es sākšu no astes, un tad turpināšu griezt līdz pat augšai. Veiciet pēdējo griezumu, un tam vajadzētu vienkārši atdalīties tieši tā. Mums ir perfekts šīs trevelijas filejas gabals, un paskatieties uz to. Mums praktiski vairs nav palicis gaļas uz šī skeleta. Šovakar mēs ēdīsim šo gaļu, bet šo skeletu izmantosim rīt, lai cerams pievilinātu kādus milzeņus. Mēs izdarīsim to pašu ar šīs zivs otru pusi, un tad viss būs kārtībā. Turpat ir tas skaistais imperatora fileja gabals. Mums ir kaudze fileju, kas būs lielisks vakariņām šovakar. Dodamies cept mūsu filejas. Es esmu nenormāli izsalcis. Labi, tagad iešu savākt nedaudz svaiga koka, ko varēsim izmantot gatavošanai.
Es tikko paņēmu šos 2 koreļu gabalus. Es tos sakārtošu kopā ar visiem mūsu savāktajiem svaigiem koka gabaliem. Tie nedegs, tāpēc viss būs kārtībā. Un mēs tos uzliksim tieši virsū. Tie paliks tieši tur, uz uguns. Perfekti! Lēnām viss izcepsies. Paskaties, cik labi tas izskatās šobrīd. Mums ir 2 zivis uz uguns. Nu, jūs šodien redzējāt. Tā bija traka niršana tur ārā. Redzējām dažas tiešām foršas rifu sugas. Mums paveicās, ka tās 2 trevaļas parādījās un izdevās tas dubultrāpījums. Es domāju, ka tas droši vien ir viens no trakākajiem šāvieniem, ko jebkad esmu uzņēmis savā dzīvē, puiši. Tiešām neprātīgi, bet rīt, puiši, mēs ķersim briesmoņus. Mums turpat ir mūsu zivju atliekas, un es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums parādīt, ko mēs ar tām darīsim. Tāpēc noteikti palieciet kopā ar mums. Viņa izskatās gandrīz gatava. Ņemsim viņu nost. Ak, mans dievs! Pasniedz ko tieši šeit! Paskaties, cik neticami izskatās mūsu gaļa. Tieši tur. Tā ir cepta uz atklātas uguns. Mēs to nogaršosim un redzēsim, kura garšo labāk. Šis te ir imperators. Pamēģināsim šo. Gaļa burtiski jūk ārā. Ļoti garšīgi. Pamēģināsim šo. Imperators. Tas ir labs. Es došu tam 9 no 10. Tas patiešām ir neticami. Gaļa vienkārši jūk ārā. Tas ir tik garšīgi. Un es domāju, ka tā kā šī suga nebija tik liela, tas padara to īpaši sulīgu. Pamēģināsim trevaliju. Šīs gaļas izskats ir daudz stingrāks. Pamēģināsim to. Tā zeltainā plankumainā trevalija ir, godīgi sakot, 10 no 10. Mēs to izdarījām. Es tūlīt apēdīšu šo maltīti. Tas ir neticami pirmajai dienai. Turpat blakus mums ir kapteinis, kurš ēd kādu no zivīm, ko šodien noķērām. Un es viņam došu to lielo trevalī, ko noķērām tajā 2 vienā reizē. Šī ir tev. Paldies. Šī ir tev, brāli. Paldies. Jā. Paldies, brāli! Tieši par to tas viss ir, puiši. Dalīties ar citiem uz salām un pārliecināties, kā arī viņa ģimene ir pāēdusi tāpat kā mēs. Tiksimies ar tevi rīt, agri no rīta, kad dosimies pakaļ briesmonim ar pārpalikumiem. Aiziet! Mēs tikko esam nolaidušies vienā no trakākajiem mangrovu mežiem, puiši, un tieši man priekšā ir viss, ko mēs vakar savācām mūsu medību misijā. Mums ir šīs koka gabals ar nedaudz metāla galā. Mums ir arī nedaudz virves, ko atradām pludmalē. Un, protams, mūsu zivs, ko apēdām vakar. Tagad mūsu uzbrukuma plāns ir šāds. Šobrīd ir liela paisuma kulminācija. Mēs vēlamies nolikt šīs zivis mangrovēs, lai redzētu, vai varam pievilināt kādus lielākus dzīvniekus. Un tad, kā jūs zināt, mēs izmantosim šo koka gabalu un paskatīsimies, ko varam iegūt, kamēr gaidām, kad ieradīsies lielie plēsēji. Paskaties uz šo! Tas tiešām ir traki, brāli! Šeit mums ir ļoti laba mangrovju sistēma. Paskaties uz to! Jūs redzat? Tur ir mazs dubļu krabītis. Tas ir neticami! Viņš tikko aizskrēja šeit lejā! Labi, tas droši vien ir labs signāls. Es domāju, ka mums vajadzētu nolikt vienu no mūsu slazdiem šeit. Šis izskatās pēc traka koka. Visi apkārtnes dzīvnieki nāk šeit iekšā. Mēs negribam, lai mūsu zivis aizpeld prom ar paisumu. Tātad, ko es gribu izdarīt, ir vienkārši piesiet to ar šo virves gabalu, kas mums ir. Un es to nolikšu šeit. Pieši pie šīs mangrovas sakņu sistēmas pamatnes. Tagad vismaz, ja kāds krabis te izies cauri, tas nevarēs to saplēst. Cerams, ka tas vienkārši sāks baroties šeit, un mums vajadzētu būt iespējai to noķert. Turpinām kustēties. Mēs šo noliksim. Tur ārā ir lieli kefales, puiši. Mēs pat varētu dažus no tiem noķert ar šķēpu. Es to likšu tieši uz viena no šiem zariem. Jūs varat redzēt tieši tur, tas vienkārši karāsies ūdenī. Šeit ap šo lielo zaru izskatās, kad ir dažas krabju alas. Tātad turam īkšķus, ka no turienes dabūsim briesmoni.
Mēs sāksim doties kājām. Mēs paņemsim savu kociņu no mugursomas un paskatīsimies, ko varam atrast. Varbūt varēsim sameklēt kādus dzīvniekus. Ak, mans dievs, puiši! Patiesībā zem šiem kokiem tieši šeit ir dažas lielas zivis. Problēma ir tā, ka man nav šķēpa. Ja man būtu šķēps, es varētu vienkārši mest to tieši viņiem virsū. Bums! Ko es darīšu? Es iešu uz krastu un uzasināšu vienu šī kociņa galu. Es redzu diezgan daudz dzīvnieku, bet es domāju, ka mums jābūt gataviem, ja nu ieraugam kaut ko vērtīgu. Labi. Tas ir tiešām labi, cilvēki. Jā, tas ir ļoti as. Šobrīd ir nežēlīgi karsts. Mums vajag visu iespējamo palīdzību. Šis te ātra atdzīvināšana. Jūs zinat, kad es to paņemšu, es atdzimšu. Un cerams, ka mēs varēsim izmantot šos ieročus, ko atradām izdzīvošanas režīmā, lai pievilinātu dažus monstrus. Man šobrīd vajag katru nolādēto enerģijas gripatu, ko varu dabūt. Saku, ka nav nekā, kas man nepatiktu. Aiziet! Ātrā atdzīvināšana! Viņš mani sauc par mednieku! Šeit ir vesela kaudze. Plakstu. Es iespējams varēšu tās dabūt. Tieši ārpus sasniedzamības. Nolādēts. Palaidu garām. Maks, mister! Labi, mēs dosimies tālāk šeit, puiši. Šī patiesībā ir vieta, kur ieplūst okeāns. Un viss šis ir pilns ar jūras zālēm. Šeit vajadzētu būt dzīvniekiem, kas barojās. Jūs varat redzēt, ka paisums ļoti, ļoti ātri atkāpjās. Es tikko pamanīju kaut ko ļoti foršu. Šis ir viena veida sams, puiši. Un tas, ko viņi dara, ir, ka viņi vienkārši sapulcējās kopā un tad nāk cauri, barojās un tam līdzīgi, bet viņi sēž tik tuvu viens otram. Šeit sekumā ir liels viņu bars. Viņi patiesībā maskējās zem šī koka. Tieši šeit. Mēs tūlīt gatavi? Reku viņi ir. Paskatieties šeit, puiši. Mums ir traks dzīvnieks. Izskatās pēc lielas čūskas. Es to tūlīt satvēršu. Tas vienkārši nešķiet pareizi. Paskatieties uz to, uz šo. Tas ir tāds kā lipīgs. Tas nav patīkami. Nezinu, vai man vajadzētu to aiztikt. Kad es to aiztieku, puiši, tas gandrīz jūtās kā līme uz virsmas. Tik dīvaini. Tas ir kā pitons. Tas kustas manās rokās un ir tik lipīgs. Ak, mans dievs, puiši, paskatieties uz tās seju. Tam burtiski ir taustekļi. Tas izskatās pēc citplanētieša. Ko? Nē, tas nāk pie manis. Nē. Paskatieties, cik dīvaina ir šī lieta. Paskatieties, kā tas iznāk ārā. Gatavi? Tas ir tik dīvaini. Labi, mēs to atstāsim. Citplanētieši eksistē. Tas ir traki. Nav nekādu variantu, ka es to ēdīšu. Turpinam iet. Paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Šajās mangrovēs ir daži snaperi. Tik grūti viņus dabūt. Viņi vienkārši lavās cauri šiem mangrovi kokiem. Skaties, dari tā tieši šeit. Liels sterpentīna gliemezis. Tajā bija gliemezis. Mēs to varējām apēst. Zini, kas barojās ar šiem krabji? Tā ir laba zīme. Vesela kaudze vientuļnieku krabju. Skaties uz šo mazo puisi. Ak, mans dievs! Tas ir traki! Visi, kā mēs saucam šo mazo puisi, paziņojiet man komentāros. Uhu! Kāds mazs cīnītājs! Mēs laidīsim mūsu mazo draugu vaļā. Skatieties uz viņu. Labi. Labi, puiši. Skatieties uz šo. Mums te ir krabis. Skatieties uz šo. Viņš pat nezinās, ka es esmu tur. Skatieties, ja es viņu neaiztikšu, viņš pat nepamanīs, ka es esmu tur. Viņš sēž tieši apakšā. Tagad labākais šajā ir tas, ka galā ir metāls, puiši. Tātad jūs to patiešām varat izmantot un vienkārši piesist. Un tad es jums parādīšu, kā šī lieta iznāks ārā. Viņš ir mans dievs draugs. Reku viņš ir. Paskaties uz viņu. Tas ir traki, cilvēki. Paskaties, kādas krāsas tam krabim. Pamēģināsim, uztaisīsim viņu bildi. Vai arī izvilksim viņu ārā.
Paskaties uz to! Labi, nāc! Nāc, ej tālāk, te viņš ir. Paskaties uz šo mazo puisīti šeit! Wow! Skaties, cik skaisti ir tas mazais krabis! Tas ir mazs tēviņš! Tu vari redzēt, ka viņš ir pilnībā izplasts! Tas ir ļoti labs rādītājs! Tieši to mēs meklējam! Tikai vienu, varbūt 40 reizes lielāku par šo puisīti! Mēs viņu laidīsim vaļā! Met viņu tieši atpakaļ šeit lejā! Mēs turpināsim meklēt! Cerams, ka varēsim atrast lielāku! Ejam! Te mums ir milzīga krabja ala. Izskatās, ka ala iet atpakaļ šajā virzienā. Paskatīsimies! Vienkārši ieliekam roku tur iekšā! Patiesībā tā ir diezgan sekla. Turpat ir tās aizmugure. Nē! Labi, tur nekā nav. Tā tiešām bija diezgan sekla. Tomēr tas ir labs rādītājs, ka šeit apkārt ir bedres. Es domāju, ka mums jāturpina kustēties tālāk. Es tikko pamanīju sasodītu krabi. Paskaties šeit iekšā. Es pat nezinu, vai mums izdosies šo puisi dabūt ārā. Tomēr mēs mēģināsim. Es iešu iekšā ar plikām rokām. Cerams, viņš mani nenoķers. Ak, Dievs! Viņš ir cieši iesprūdis tieši šeit, puiši. Man jāiet tur iekšā un jāizvelk viņš. Viņš droši vien mēģina man dabūt šeit. Jā, es viņu dabūju. Ak! Jā, es viņu dabūju! Es to izdarīju! Labi, es viņu dabūju. Labi, jā. Paskaties tur! Tieši tur! Mēs viņu dabūjām ārā! Skaists mazs krabju tēviņš! Es elsoju un pūšu! Mums nācās pastrādāt, lai šo puisi dabūtu, bet tas joprojām nav tas briesmonis, kuru mēs meklējam. Mums vajag kaut ko lielāku par šo. Šis puisis droši vien ir tikai pusaudzis. Viņam vēl ir daži gadi, līdz viņš kļūs par lielo tēviņu, kas šeit valda. Tā ka, lai gan mēs droši vien veselu stundu mēģinājām šo zvēru dabūt ārā, mēs tomēr viņu atlaidīsim. Mēs viņu noliksim atpakaļ tur, kur viņš slēpās. Tur viņam bija laba vieta. Man nācās pacīnīties par šo krabi. Skaties uz to, vai arī asiņo diezgan stipri. Sagriezu roku uz austerēm, kad mēģināju viņu izvilkt. Paskaties aiz manis. Ūdens ir tik ļoti noplūdis, kopš mēs mazliet agrāk devāmies medībās. Ir laiks mums sākt iet. Jāpārbauda ēsmas. Cerēsim uz labu. Liels suns ir atnācis apskatīties. Ejam! Sasodīts pilnībā zem ūdens paisuma laikā. Tas turas. Te nav nekā. Vienkārši pārmeklēšu apkārtni. Ja nu krabi zemā paisuma laikā vienkārši paslēpās. Redzat, šeit viņš slēptos zem visiem šiem zariem. Nē, ēsma numur 1 neveiksmīga. Ak, mans Dievs! Tas nav labs signāls. Vienkārši turpini kustēties. Būs jāiet pārbaudīt otru. Ejam, puiši! Hei! Neizskatās, ka te būtu pārāk daudz kas apkārt. Paskatieties uz to, te tomēr trūkst gabaliņš no zivtiņas. Es vienkārši pārbaudīšu apkārtni. Drošībai, puiši! Paskatieties uz to! Jūs redzat to? Mēs esam pievilinājuši vienu puiši! Viņš noteikti ēda tieši šo te! Un tad viņš vienkārši paslēpās šeit! Jā, paskatieties uz šo! Viņš nokoda gabaliņu zivju! Noteikti barojās ar to! Es domāju, ka mēs varēsim izmantot savu šķēpu pret šo puisi! Viņš noteikti ir labs loms! Viņš to nometis! Viņš turpat uzpūties! Jā, viņš zina, ka es esmu šeit! Es paņemšu to šķēpu! Es viņam to iedzīšu tieši cauri! Labi, gatavs? 3, 2, 1... Nē. Jā, mēs viņu dabujām! Mēs viņu dabujām! Mēs viņu dabujām! Mēs viņu dabujām! Paskaties uz to vecīt!
Ak, mans dievs, puiši! Tas ir sasodīts milzu krabis! Mums ir īsts mangrovju briesmonis! Paskatieties uz to! Es iedūru viņam šķēpu tieši cauri! Tas tiešām nostrādāja cilvēku! Mēs viņu ievilinājām ar ēsmu! Un tas būs mūsu ēdiens mazulīt! Jā! Tas šķēpa metiens viņu uzreiz nogalināja, puiši! Bet paskatieties uz to spīli! Paskatieties, cik tā liela salīdzinājumā ar manu roku! Viņu centrālā nervu sistēma iet tieši cauri ķermenim, puiši, tāpēc tiklīdz mēs viņam iedūram šķēpu, viņš nejūta nekādas sāpes. Tieši tā mēs to darām. Uzvedies kā gaisma mazulīt. Uhu! Tas būs ēdiens. Aiziet! Mēs to liksim tieši šeit. Sasodīts krabis kokā. Es daru, ka jūs nekad iepriekš to neesat redzējuši. Mēs šajā pludmalē izveidosim ugunskura vietu. Aiziet! Mums apakšā ir daudz sausās zāles. Es vienkārši to iebāzīšu tur iekšā. Mums ir milzīga kaudze ar zariem. Mēs to aizdedzināsim. Jā. Jā, jānodrošina, lai uguns paliek uzturēta. Ak, mans dievs, mēs par šo tiešām esam smagi strādājuši, bet puiši, šis video ir bijis neprātīgs. Tas tiešām parāda, kas var notikt, ja tev ir mazliet uzrāviena savā pusē. Pirmajā dienā jūs redzējāt, ka mēs noķērām nedaudz zivju, kas mums deva nedaudz degvielas. Un no turienes mēs spējām izmantot katru zivju gabaliņu, lai turpinātu iet uz priekšu un nodrošinātu arvien vairāk pārtikas visa šī izaicinājuma laikā. Un mums paveicās noķert to milzīgo krabi. Mēs tūlīt sāksim gatavot uz šī ugunskura. Es tiešām jūs mīlu, draugi, un ja vēl neesat abonējuši, abonējiet! Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, man tiešām patīk veidot šos video jums, draugi! Un mani šobrīd cep, mēs paņemsim savu krabi. Paskatieties uz šo zvēru tepat! Labi, liksim to uz uguns, aiziet! Godīgi sakot, trakāk vairs nevar būt. Paskatieties uz to, krabis jau uz pannas, tas vēl joprojām kustās, tie ir tā nervi, tas ir pilnīgi beigts! Es neticu savām acīm! Šodien mums mazliet paveicās. Jūs redzējāt, ka atradām dažus mazus, Bet to lielo milzi tā arī neatradām. Tā bija pirmā reize, puiši, kad izmēģināju šo metodi. Es tiešām noķēru zivi, piesēju to pie koka, pagaidīju, līdz paisums atkāpjās, un tad paskatījos, vai tur nav krabis, un tas tiešām nostrādāja cilvēku. Mēs to esam izdarījuši. Visi, ejiet un rakstiet komentāros, tur viss notiek. Es jūs mīlu, puiši. Tagad apgriezīsim viņu otrādi, puiši. Un tad viņam vajadzētu būt gandrīz gatavam. Paskatieties, cik traks ir šis fona skats. Mums ir palmas, saule riet pie apvāršņa, milzīgs dubļu krabis uz grila. Godīgi sakot, tāpēc mēs to daram, draudziņ. Skaties, kā viņš tur cepās. Ak, mans Dievs, es viņu noņemšu. Paskaties uz to! Mums ir bijusi viena no trakākajām dienām, ko esat redzējuši. Pēdējās dienas mēs bijām balības meklēšanas režīmā. Beidzot mēs dabujām šo milzīgo briesmoni. Paskatieties uz šo radību. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu tikt klātam kodolam. Mēs tūlīt viņu atvērsim. Paskatieties, kāda gaļa nāk ārā no tā. Vai jūs jokojat? Tūlīt ķersimies pie galvenās daļas. Paskaties uz šo trako ledeni, cilvēku. Tas ir tik sulīgs! Paskaties uz visām tām sulām! Tieši tāda ledene mums vajadzīga! Laižam to lejā! Ak, mans Dievs! Tas ir tik neticami sulīgs! Šis noteikti ir viens no labākajiem jūras veltēm! Dūmakains, garšīgs! Ak, mans Dievs! Paskaties uz to! Tā patiešām ir labākā ledene, kāda jebkad bijusi! Es jūs tik ļoti mīlu, draugi! Tiksimies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Vairāk video tepat. Tiekamies drīz. Šihū!